Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Gods tev, kungs! Tanī laikā Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem. Bet Paskā Jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu: kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Bet viņš to sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja: par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka: šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja: lieciet, lai ļaudis apsēd ēstās. Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās vīru vien kādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teica pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet kad viņa mācekļi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem: salasājiet atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja: šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpā kalnā. Tā kunga vārds. Slava tev, Kristu! Svētī kungs savu vārdu, kā patiesībā tavs vārds ir patiesība. Amen. Mēs tikko, klausoties evaņģēliju, mūsu kungu slavējām un priecājamies par, es domāju, mums visiem pazīstamo notikumu, kurā viņš brīnumainā kārtā paēdināja no 5 maizēm un 2 zivīm 1000. Jā, toreiz, bet šis pats jautājums ir uzdots arī mums. Kur mēs varam pietiekoši nopirkt ēdienu, lai tik lielu daudzumu paēdinātu? Ja kaut kas tāds tiktu prasīts no mums, tad arī mēs noteikti mēģinātu visādi veidi iebildumus atrast. Bet palūkosimies, kā kungs mūs mācā caur šīs dienas evaņģēliju, un ko viņš mums šodien arī mācā iepratīm šodienas dzīves aktualitātē. Jo pēc būtības šis evaņģēlijs ilustrē vajadzību evaņģelizēt mūsu šodienas kultūru. Mēs varētu iedomāties, piemēram, arī pēdējās dienas vai vakardienas koncertu, kad redzām audzes cilvēkos pilnu estrādi un vēl vairāk cilvēku atnākumu. Un tad mēs varētu tā padomāt un uzdot jautājumu, ko tad mēs varētu, tādām lielam pulkām dot un piedāvāt? Kungs liek nedaudz maizes dalīt lielam daudzumam cilvēku. Vai mūsdienu ļaudīm ir kas tāds, ko mēs kā baznīcas locekļi varētu kaut ko piedāvāt, pēc kā viņi ir izsalkuši? Pirmkārt, evaņģēlijs saka, ka
Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās kopā ar mācekļiem. Un tur arī minēts, Jūda pasā svētki bija tuvu. Arī tā ir kāda ļoti nozīmīga norāde turpat blakus. Un te Jēzus paceļ savas acis un ieraugā lielu pūli nākam pie viņa. Teksts saka, Jēzus redz lielu pūli. Lielu pūli. Vai mēs piedzīvojām lielu pūli? Vai mēs paskatoties uz šodienas pēc koncerta draudzi, varam teikt, ka ir liels pūlis atnācis? Varbūt 90. gadu sākumā mēs Latvijas draudzē piedzīvojam kaut ko līdzīgu, kā kāds liels daudzums ļaužu nāca uz baznīcu kristīties, iesvētīties, laulāties. Bet šodien visā rietumu pasaulē drīzāk var runāt par cilvēku daudzumu, kas samazinās, nākot uz baznīcu, nākot pie Kristus. Bet reizē šo problēmu mēs redzam tāpēc šādā veidā, ka parasti gribam skatīties, kā mums tas šodien parasts, uz skaitļiem, uz statistiku. Ir jau arī šeit minēti skaitļi, bet Jēzus drīzāk runā nevis par skaitļiem, bet par tiem, kuriem ir vajadzība, kuriem vajag Jēzus palīdzība un kuri nāk pie mums. Un arī mūsdienu situācijā, vai mēs neieraugam kādu lielu pūli ar cilvēkiem, kuriem ir vajadzība, vai cilvēki ar vajadzību šodien nav vairāk, kā piemēram to pašu 90. gadu sākumā, kad mēs redzējām skaitļos lielus pūļus nākam. Arī mūsdienu situācijā vajadzībā esoši cilvēki ir ļoti daudz. Un tie cilvēki, kuriem ir vajadzība, tie nebūtu jāiedala neticīgajos un ticīgajos. Bet jāuzlūko, ka vajadzība tas ir šis sinonīms vārdām izsalkuši. Jēzus rāda uz visiem cilvēkiem, kā uz vīna dārzu vai kā uz misijas lauku. Viņš skatās uz visiem cilvēkiem kā uz izsalkušajiem. Cilvēki izsalkuši ir neatkarīgi, vai viņa nemēģina sevi rādīt kā tādus, kuriem vajag. Viņi izsalkuši arī ir tie, kuri rāda sevi it kā viņiem nekā nevajadzētu. Ne tikai tie, kuri nāk ar lūdzēju roku, bet arī tie, kuri no palīdzības dažkārt novēršas. Faktiski tas ir ļoti bēdīgi, kā tik daudzi šodien atsakās no tā ēdiena, kuri viņi varētu saņemt šodien baznīcā, un ka viņi var noliegt to, ka viņi ir izsalkuši. Lūk, tie ir tie, par kuriem runā Jēzus, un mēs esam tie, kuriem Jēzus aicina piedalīties šajā paēdināšanas darbā. Mēs jau nevaram būt tie, kuri darām brīnumu paēdini, bet mēs varam būt tie, kuri piedalās tad, kad Jēzus dara brīnumu, piedalās šajā paēdināšanā. Izsalkums tā nav tikai kāda cilvēku daļas problēma, bet izsalkums ir kas tāds, kas ir universāls, ko piedzīvo visi. Vai tas būtu fizisks izsalkums, vai tas būtu garīgs izsalkums. Otrkārt, mēs evaņģēlijā lasām un redzam, ka pie šīs situācijas parādās blakus izsalkumam kāds nozīmīgs faktors. Nepietiekamība.
nepietiekamību. Evaņģēlijā lasām, mācekļi saka, tad, kad Jēzus viņiem jautā, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst, ar to Jēzus pārbauda Filipu. Kaut arī viņš pats zina, ko viņš darīs. Filips atbild 200 sudraba gabalu. Tātad 200 dienu alga nepietiktu, lai kādas kaut cik drusku iedot iekos. Tā mēs šodien varētu izteikties. Tad Andrejs, Pētera brālis, saka, klau, tur ir zēns ar 5 miežu maizēm un 2 zivīm. Jā, bet kas tās ir priekš tik daudzi? Kā mēs jūtamies? Mēs nespējam skaitīt savus resursus, ieraudzīt kaut ko tik lielu, bet tā nav, ka mums taču nekā nav. Mums tomēr ir kāda līdzekļa. Un līdzīgi mēs varētu palūkoties arī šeit, uz mūsu draudzi, uz mūsu baznīcu šeit, Aucē. Mums tik daudz kā nav, bet tomēr kaut kas taču mums ir. Līdzekļi nav lieli, tie ir mazi, bet tie ir. Kas tas ir priekš tik daudz ļaudīm? Kas ir tas, ar ko mēs piedzīvojam mūsu acu priekšā, iepretī mūsu nepietiekamību? Mēs, piemēram, piedzīvojam savā acu priekšā tradicionālo kristīgo vērtību samazināšanos. Palūkojamies, ģimeņu vietā ir draugs draudzēm, varbūt ar bērniem. Bērniem jāpiedzīvo blakus tēviem un mātietēm, reizē pat tēvus, pamātes, pusbrāļus, pusmāsas. Ne jau tādēļ, ka kāds būtu te mieres ģimenē. Ģimenes vērtības izkūst. Izkūst morāls vērtības. Pat vēl vairāk pasaulē brīvi sludināt ticību ar vien paliek grūtāk, jo reliģijas brīvībā pamazām tiek ierobežota, un reizē arī krītās baznīca apmeklējums, un pieaug sekulārisms, un kā pa brīnumu populārāks kļūst ateisms. Šo uzskaitījumu varētu turpināt, bet ne jau tādā dzīves modelim ir radīts cilvēks. Šīm lietām attīstoties, kas tad notiek, kad attīstās šīs ģimenes vērtību krīze? Kad krīze nāk dziļāk, kas notiek tad, ja cilvēkiem pieaug ateismu popularitāte vai ateismu mācība? Praktiski pieaug no tā izsaukums. Ateisms nespēja paēdināt, sekulārisms nespēja paēdināt. Ģimenes vērtību kritums un brīvā morāla nespēja piepildīt. Vienīgi Kungs Jēzus spēja remdināt izsalkumu pēc Dieva radītām vērtībām. Bet reizē, lai paēdinātu, mūsu budžetam būtu jāizskatās daudz vairāk nekā 200 dienu algu, vai ne? Uzlūko Jēzu, kurš saka, mēs varam šo problēmu risināt. Un ne jau mēs, bet viņš. Tikai viņš mums sev līdzi liek darboties. Un mums ir pietiekoši ar to, kas mums ir. Mums ir pietiekoši ar šo mūsu mazumību. Un tad, lūk, treškārt blakus izsalkumā, nepietiekamībai, ko tad mēs praktiski varam darīt? Mums ir viens milzīgs uzdevums.
Jēzus teica, lai cilvēki apsēžas. Un tur bija daudz zāles tajā vietā. Lielais daudzums apsēdās 5000, kas tas ir? Cilvēki. Ja mēs teiktu, mēs varētu drīzāk teikt 5000 ģimeņu apsēdās. Vai arī varbūt daļa no šiem 5000 bija laulāti pāri vai ģimenes. Tad seko pateicības lūgšana, un maize un zivis tiek izdalītas tik, cik viņi gribēja. Un izrādījās, ka daudzi bija paņēmuši vairāk nekā viņi spēja apēst. Un tad no šos laustos maizes gabaliņus arī Jēzus lika savākt kurvjos, lai nekas neiet zudumā. 12 kurvji rezultāts. Iznāca 12 kurvji ar gabaliem no šiem miežu lāciņiem. Kā tas var notikt? Un varbūt šeit citēt dažas citas īsas Bībeles vietas, kuras runā par šīm iespējām. Un te vispirms apostols Pāvils Filipiešu vēstulē raksta. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Marka evaņģēlija 9. nodaļa, tas visu spēja, kas tic. Cilvēkam tās neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējams, kā kungs Jēzus saka Marka evaņģēlija 10. nodaļā. Un svētais Pāvils atkal saka, bet kas dod sēklu sēģējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. 2. Korintiešu 9. Mēs, protams, zinām, ka šī pasaule nekļūst labāk. Un virs zemes nevar nodibināt taisnības valstību. Problēmas pieaug, mūsu līdzekļi ir visai maz. Ko mēs varam izdarīt, ja mums ir vienīgi 5 maizes un 2 zivis? Jēzus saka, atnesiet tās man. No kā tad šis darbs sākās, mīļā draudze? Un atgriešanās no kā tā sākās? Vai no tā, ka mēs iesim pa ielām, vai klauvēsim pie durvīm un stāstīsim? Tā sākās, mīļā draudzē, no manis paša. Ķersimies pie mūsu maizēm un zivīm. Kā? Pirmkārt, lai tu spētu teikt, es pats strādāju pie savas atgriešanās. Pasaulē kļūst svētāka sākot ar mani. Ja es kļūšu svētāks, pasaulē caur to arī kļūst svētāka. Otrkārt, es domāju par tiem, kur trūkumā, dažādā trūkumā. Vai tas ir naudas trūkums, vai padoma trūkums, vai vienkārši laiks, lai viņus uzklausītu. Treškārt, es kalpoju Dievam ar to mazumiņu, kas man ir, tai skaitā ar telefonu, lai piezvanītu un aprunātos ar cilvēku, kuram ir sāpes. Ceturtkārt, es mīlu savas ģimenes locekļus, dzīves draugu bērnus. Piektkārt, es cīnos par saviem ģimenes locekļiem, lai viņi iepazītu kungu, meklētu viņu valstību, saņemtu sakramentus. Es uzsvēršu, es cīnos. Cīnīties par savas ģimenes locekļiem un viņu ticību. Protams, vispirms lūgšanā un tādā ar priekšzīmi. Ja es esmu vecāks cilvēks, tad es rūpējos, kā ar savu padomu un priekšzīmi varu būt noderīgs jaunākiem. Ja es par saviem dzīves gadiem varu teikt, ka tie ir tik daudz, ka tie iet uz noslēgumu, tad dievbijīgi sevi gatavoju nāvei un neizvairos par to domāt. Lai arī caur to varētu liecināt citiem par manām ilgām pēc debesīm. Lai mans nākošais dzīves gals būtu liecībā par Kristu paliekošajiem.
un es lūdzu par šo pasauli. Bet es esmu uzticīgs dievkalpojumos, vienmēr lūdzot un arī sākot par šo grēka piesūkušos pasauli. Es lasīju kādu vecu sakām vārdu. Ir vieglāk uzvilkt čības, nekā visu zemi noklāt ar tepiņu. Sāksim ar sevi. Pirms domāsim par visas pasaules izmainīšanu. Pēdējais arī notiek. Tikai tad, ja ir Kunga Jēzus Kristus spēks, bet mums līdzi darbojoties viņam. Apliecināsim savu ticību.